Pieķertas sporta veidu komanda cīņas sporta veidu, tātad sižetu par cīņas sporta veidu ne bez iemesla izvēlējās, jo pavisam drīz notiks viens no Latvijā gaidītākajiem notikumiem cīņas sporta veidu pasaulē, tātad milžu cīņas Tukumā. Un vairāk par to mums pastāstīs šī pasākuma organizators Jānis Eisaks. Sveiks! Čau! Jā, 14. novembris, vai ne? Atbildīgs datums? Aiz kaldiem. Jā, atbildīgs datums. Milžu cīņas, manuprāt, ir interesants pasākums visiem tiem, kuriem patīk cīņas sports. Varbūt tikai tādēļ, ka brauc šo pasākumu piedalās sportisti no visas pasaules. Šogad būs sportisti no Kanādas, Azerbaidžānas, Uzbekistānas, Krievijas, Francijas, Norvēģijas, Latvijas, Lietuvas. Es jau vēl bija no Monako. Startautisks pasākums. Startautisks pasākums. Visnotaļ, jā. Šogad ir brauks vairāk tādi, manuprāt, augstas klases sportisti. Būs divas titulu cīņas. Viena būs par Latvijas čempionu jostu vieglajā svarā, ko dalīs Roberts Skuiņš. Iepazinies šodien ar Mihalu Zabājevu. Zabājevs ir bijušais Latvijas čempions šajā pašā svara kategorijā. Gadu nav cīnījies. Un es domāju, ka viņam mērķis ir atgūt šo jostu un kāpt atpakaļ uz savu troņu. Bet, kā jau tu treniņos pats redzēji, Roberts arī nav nekāds vājais puika. Un es domāju, ka būs ļoti interesanta cīņa. Un otra cīņa būs titula cīņa, kura būs par Eiropas čempionu jostu, kurā acs pret aci tiksies divi nevietējie sportisti. Krieviju pārstošais Azerbaidžānas sportists Vugas Bakšijevs. Tie, kas regulāri seko līdz cīņas sportam, es domāju, viņu ļoti labi pazīst. Viņi bieži rāda pa televizoru, gan pa Eurosportu, Rasīdovā un pa Bajets. Ar norvēģu sportistu, ar nemazāk populāru cīņas sporta pārstāvu vidū Aleksandru Jakobsenu. Es domāju, tas būs starptautiski mēroga cīņa, augsta līmeņa cīņa. Ir man uzdošs jautājumu, kāpēc nav, kā mēs pieraduši esam Latvijā redzēt, ka vienmēr pa kādu titulu sitās latvietis pret ārzemnieku. Manuprāt, īsti vēl tā nav daudz tie latvieši, kas būtu cienīgi, manuprāt. Tas ir mans personīgs subjektīvs viedoklis, ka nav vēl izcīnījuši vēl tos savas tiesības, nav savu pierādījuši tik augstu, lai viņi cīnītos pa tik augstu līmeņu jos, kā tas ir Eiropas čempionu tituls. Un tāpēc būs interesanti pasīties, tas tā kā tāda, katrs var to uzskatīt vai par augstu vai savādāk, bet, manuprāt, tas būs interesanti apskatīties jebkuram, gan kurš fano par konkrētiem sportistiem, vai vienkārši kurš fano par sportu. Pašiem sportistiem, vietējiem sportistiem tā varētu būt kā tāds izmests āķis, uz kuru varētu uzķerties un pēc tam iet un cīnīties par to, vai vēlāk arī nokļūst tajā finālā un cīņā par to jostu. Jā, es tev tā īsumā izstāstīšu. Profesionālā sportā reti, kad ir turnīrs. Amatieros ir pārsvarā, tad, kad ir pusfināli, fināli un tad tur tas sacensības veids. Profesionālos ir tikai viens cīņa. Milžu cīņos arī būs tā, paredzēts ir 14 pāri, bet mēs zinām, cīņas sports ir diezgan traumatisks sporta veids, vēl visādi ar cilvēkiem viss kaut kas notiek. Principā ceram, ka būs 14 pāri, bet es paredzu mazāk par 10 pāriem nebūs. Manuprāt, būs diezgan interesants cīņas, kurā būs visāda līmeņa sportisti, būs augstāk. Protams, kā katru gadu mēs cenšamies atklājam pasākumu ar jauniešu cīņu, ar sportistiem, kuru vārds vēl šobrīd plaši pazīstams nav, kuri principā nesen tikai sākuši sportot, bet jau savā ziņā ir jau savu vārdu kaut pieteikuši, bet viņi ir juniori, viņi nav pilngadīgi, bet pēc kaut kādiem gadiem varbūt mēs atskatīsimies video ierakstos un teiksim, jā, bet viņi pie mums sāka, viņi mums sitās, un tad jau, protams, ir augstāk līmeņi. Kā jau teicu, boks, MMA un kickboks. Bet šodien, tepat runājoties, arī izmēģinot šādus paņēmienus, redzējām to, ka ir latviešiem tie sportisti, cīņas sportisti, kuri varētu izrauties kaut kur augšā. Mums ir ļoti daudz laba līmeņa sportisti, viņi arī izsitās, ir reizes, kad viņi ir tikuši tas pats Edgars Krīvers, Mihails Cirkunovs, kurš vienīgais šobrīd UFC sitās tajā augstākā līga cīņas sportā, Konstantins Gluhovs, savulaik Bēdmuns Ķirsis, Jurijs Vauļins, pirmais, kas no latviešiem cīnījās UFC. Ir jau vairāk tajā pašā kickboksā Zaužs Džavādovs, arī redzējāt šodien tikies.
Marks Lavrinovičs un tā tālāk. Viņi ir pietiekami daudz, jā, bet tā skatās. Bet ja uz globālā fona viņi mums principā nav. Viņi ir tādi kā izmeruši suga, ja, bet ar tendenci, kad viss attīstās, ir nāk jauni klāti. Bet es domāju, pēc 5 gadiem tas auglis jau tikai būs redzams. Pagaidām viņi aug. Šobrīd mums ir salīdzinoši maz, kur var pacīnīties par tituliem. Arī cīnās, izcīna. Bet, lai tas pats sports kopā augtu, mums ir jāaug arī, lai būtu mums sportisms, visam sportam jāaug kopumā. Ir jāvadās vairāk treneri. Tagad tikai treneri sāk parādīties tādu līmeņu, lai mēs varētu cīnīties ar pieaugušiem. Nerunāju par bērnu. Bērnu sportā mēs, man liekas, esam viena no stiprākajām valstīm. Ja mums ir ļoti laba bāze, bet, lai izsistos pēc tam profesionāļos, tas ir mans subjektīvs ievilklis. Šobrīd Tu piramīdas apakšiņa jau ir tāda baigi labā. Apakšiņa mums ir ļoti labi, jā. Nu, mēs to varam paskatīties pēc rezultātiem. Mums, man liekas, jauniešu sportā gan visiem ir augstākā kaluma medaļas pasaules čempionātos, Eiropas čempionātos, Baltijas, Latvijas nerunājot. Nu, tas jau paši jaunieši gribēs turpināt ar to nodarboties, tad kā tu teici, pēc 5, 7, varbūt 10 gadiem arī būs. Paliek jau daži, jā. Un tad jau sākās tā lielā konkurence, jā. Ja pasaulē tas cīņas sports ir ļoti attīstīts, tas pats profesionāls MMA, kickboks, boks. Mums jau Latvijā mums ir tas viens līmenis izaugt, un tālāk ir mans viedoklis, tikai, ja tu gribi izsisties šajā sporta veidā, tev jābrauc uz ārzemēm. Ārzemēs tu aug nenormāli ātri salīdzinājumā Latviju. Redzējāt, Roberts Kuiņš padzīvoja Anglijā, viņa līmenis uzauga. Viņš nav nekāds brīnumbērns, tāpat kā jebkurš, jo talantu nepiedzimst, talantu var izveidot. Jā, un Saki? Tā runā. Cīņas sporta veidā svarīgs ir arī ekipējums, un tās ir arī saites. Varbūt vairāk pastāsti, kam tās ir domāts, kam tās paredzētas. Tas domāts, es te parādīšu un runāšu. Saite visgalvenie boksa, taizeme boksa, kickboksa. MMA tas nav tik svarīgi, tāpēc, ka MMA mazais cimdi, ja cilvēki saita roka, viņam cimdi nav un ir līdzīgi. Bet boksā tas ir vispirms saite vajag un cimdi. Ja? Tāpēc, ka ja tev nav saite, tu vari salauzt roku. Tas ir nav labi. Cīņa ātri beigsies, vai ne? Jā, protams. Un tas ir standarta saites. Standarta saites, piemēram, 2,5 metru. Ja? Tas ir standarta. Un ir ļoti daudz veidi, kā saites roku. Ja? Mēs tagad parādīšu vispopulārākā. Katra pirksti, šito, ļoti svarīgi liels pirksti, ja? Tāpēc, ka mēs citiem mēs var salauzt pirksti, ja? Vajag fiksēt. Un pēc tam šito vietu. Šik, 1, 2. Bet viņas tā stingri jātur vai tā brīvi jābūt tā? Nē, stingri. Bet ne tik daudz stingri, nav ļoti stingri, tāpēc tavu asins nav. Jā, necirkulēs. Jā, es tagad skolās. Un kā jūties? Normāli? Šī, jā. Otru roku. Normāli? Labs. Tāda gatavs cīnīt? Jā, tagad mēs paņem cimdi un sāk sitiens. Mēs tagad mācās low kick, ja? Tas ir vispopulārākais sitiens uz taizemboksa un kickboksa. Tas ir sitiens uz šito vietu, ja? Un ja tu sit parasti cilvēku šito sitienam, 2 sitiens, 3 sitiens maksimums un būs tu vinējis. Tāpēc, ka viņš nevar ēst nekur. Kāda vieta mēs sitiem? Ja parasti cilvēkai pirms reizes viņš sit low kick, viņš sit šito vietu. Tas ir ļoti, ļoti liels kļūda. Ja? Mēs nesit šito, mēs sit šito vietu. Un sitam šito vietu. Ja? Jā, tā uz stojku. Jā. Es tev parādīšu, ja? Un pēc tam tu pavtarīsi. Pastāstīja raidījuma pieķertas sporta veidu skatītājiem savu ceļu cīņas sporta veidā, kā tas viss sākās un kur tu esi šobrīd? Mans ceļš sākās no 7 gadu vecuma. Vecāki atdeva mani judo sekcijā.
Un tā tas viss arī turpinājās. 14 gadus nodarbojos ar judo Jelgavā, jo esmu no Jelgavas. Un kā sanāk, pēdējie 7 gadi esmu pārslēdzies uz MMA sportu. Biju pārcēlies uz dzīvi Anglijā, tur nodzīvoju 6 gadus, tur es arī sāku nodarboties ar šo sportu, ar MMA. Kā tur ir Anglijā? Tieši sporta veids, ļoti, es pateiktu, ļoti attīstīts un ļoti augsts līmenis. Un treniņos, un ļoti daudz sacensības, ļoti daudz cīņu, šovu visādu. Gan katru nedēļu tur visur kaut kādi šovi notiek, un var cīnīties, var augt. Treniņi arī ļoti labi. To cīņas sporta veidu tu vairāk tā kā uztver kā sportu, ja tomēr šovu? Nē, priekš manīm tas ir sports. Priekš manīm tas ir sports, bet priekš citiem cilvēkiem, kuri nav tā, kuri nedzīvo sportā, ziniet, es domāju, tas vairāk ir tā kā vairāk šovs, es tā domāju. Bet priekš manīm tas ir sports, tīri sports. Tīri sports. Jā, pieminēja to, ka citi cilvēki nedzīvo tajā, bet kā tas ir dzīvot tajā sportā? Ziniet, tas ir tā, ka es domāju, ka tas ir vienkārši no bērnības. 7 gados es sāku. Un skaitī kopumā tas ir kaut kur 20 gadi sportam. Man ir 27. Tas ir skaitī visu dzīvi es nodarbojos ar sportu, bet es nevarētu apstāties tagad. Es nezinu, ko es darīšu, ja es apstāšu. Ko man tālāk darīt? Kaut kad jau būs jāapstājas. Kaut kad jau būs, bet tik un tā ar sportu es nodarbošos tik un tā. Varbūt necīnīšos tur vai nekaušos tur, ziniet, šovos vai vēl kaut kur, bet pats priekš seviem vienmēr nodarbošos sportu, vienmēr. Uzvarēt tev ir viens no tas galvenajiem uzdevumiem, bet ir arī labi aizvadīt cīņu, acīm redzot. Protams, vienmēr gribās uzvarēt. Protams, gribās sajust to uzvaras garšu, kad ceļ tavu roku, ziniet, pēc cīņas. Tas ir tieši tā sajūta ir, to nevar izskaidrot, tas ir kaifs tāds, zini? Un ja tu to nesasniedz, tad, protams, tas ir bišķi savādāk. Ir pēc tam nākošās dažas dienas tāds un garstāvoklis tāds neļoti un nokrities visi, ziniet, un tāds. Vienmēr gribās dabūt uzvaru, vienmēr. Ir kaut kādas tās iebaidīšanas taktikas? Nē, iebaidīšanās taktikas tur, uz manīm principā nestrādā iebaidīšanās taktikas tur. Bet, ir bailes par to, ka zaudēs, ir bailes par to, ka kaut kas ies ne tā, kaut kā trauma notiks vai vēl kaut kas. Ir bailes vienmēr. Nevar pilnībā atslēgt to, bet centies kaut kā vairāk nedomāt par to. Viens jau saka, ka tām bailēm ir jābūt, citi saka, ka nav jābūt. Kā tad īsti tur ir? Es nezinu to cilvēku, es gribu pasīties uz to cilvēku, kurš pirms cīņas nejūt vispār nekādas bailes un viņam ir pilnīgi vienalga. Es neticu. Es nezinu tādus cīkstoņus, cik es šajā sportā, cik es zinu cilvēkus, kas cīnās un viss. Es tādus cilvēkus nezinu. Pat tie, augstākais līmenis cīkstoņi, viņi baidās. Viņi to saka intervijās, ka viņi baidās pirms cīņām. Tas ir pilnīgi normāli. Es baidos vienmēr arī pirms cīņām. Vienmēr. Roberts Kujiņš pierādīja to, ka viņi arī šeit nezināja. Pagājušajā gadā nožas cīņās viņš cīnījās ar Kanādu pārstāvošo franču sportistu, pasaules čempionu PFC versijā Semi Benamoru. Protams, vispār redzēja, ka tur, ja skatāmies, tur starptautiskajā portāls Cage Rank, tur ir prognozes izsaka profesionāli prognozes par cīņu. Tur, protams, viņam 10% Kujiņam, ka viņš vispār var noturēties, visas raundas noturēsies. Protams, viņš noturēs visas raundas un nocīnījās neizšķirt. Un tas bija gan ne tikai šoks pašam Semijam Benamoram, kurš trenējās Trisar džimā Kanādā, kur ir pie pasaules viena no labākiem, izcilākiem visu laiku sportistiem Žoržs Sampjērs, kopā trenējās, un kādās viņš nometnēs, kā viņš trenējās. Robertam ir 2 bērni, 2 darbi. Viņš tikai to dara Semis Benamoras, kā tikai trenējās un viss. Viņš nepat ko citu nedomā. Ar savu latviešu izturību viņam tad ir jācīnās pret tādu profesionālu sportistu. Ko Roberts nocīnījās neizšķirt. Tāpēc es saku, mums ir kaut kāda noteikti skaits, ir mums, jā, bet tā, lai piemēram, būtu reāli mums daudz viņu, kas varētu izties regulāri. Pagaidām mums nav. Mums šobrīd ir 2 principā tādas superklases atlēti, 2.
tas ir Bihals Cirkunos, kurš dzīvo principā Kanādā. Viņš jau 13 gadu dzīvo Kanādā. Un Konstantīns Gluhovs. Konstantīns Gluhovs cīņas sportā zina visi. Es tā domāju, lielākā daļa, kas interesējās, mēs kaut ko uz to novirzīju, kādreiz ieslēgšu televizoru. Protams, boksā Mairis Briedis, un tur komentāri, es domāju, neviens vairs neuzdod pēc fenomenālas uzvaras pēc Manuela Čāra, vai ne? Ir. Būt jau ir tie, jā, bet tā, lai Vienā ziņā cīņas sporta veidā treniņos rindā nestāv. Nav tas varbūt tik populārs tas sporta veids, jo tur ir savs. Nē. Es atkal tieši tā, tendence ir mainījusies. Viņš paliek populārāks. Zāles mums ir, kaut vai Rīgā paskatoties, viņas ir ļoti daudz. Es pat nevaru visus nosaukt. Sportiski, kas sporto, arī nav maz. Kaut vai skatāmies no tā, cik organizācijas ir Latvijā. Sacensības notiek gandrīz katru nedēļu. Katru nedēļu pat vairākas sacensības. Ja viņš nebūtu populārs, tad nebūtu daudz cilvēku. Tikai, es saku, tas līmenis mums ir šobrīd. Jo tas sporta veids, šis cīņas sports, tas mums ir jauna, tā jauna kultūra. Ja cīņas sports ir principā Latvijā jau visu pasaulē sen zināms, tad nenākšu tādi jaunie sporta veidi kā kickboks, MMA. Tas vispār mums ir tāds kaut kā mistika, ja mēs vēl pagaidām nezinām. Pasaulē viņš ir superpopulārs. Skatāmies, cik miljoni. Viņš jau drīz panāks boksu. Boksu vēl ilgu neviens cīņas sporta veids nepārspējas, jo boks ir leģendārs sporta veids, viens no pirmajiem un tādiem visattīstītākiem cīņas sportā. Laiks rādīs, kā viss būs. Pats redzēja, iepazinoties šodien ar Danielu Riekstiņu, ar Robertu Skujiņu, ar Zauru Džavādovu, izglītot puiši, spēcīgi puiši, harizmātiski. Viņiem viss vēl ir priekšā, un es domāju, pateicoties viņa darbībai šai, pievilksies jauns sportists, kur ar lielāku deksmu acīs turpinās trenēties, un, protams, būs labāk par viņiem. Jo šos čaļus vairāk vai mazāk var teikt, nosaukt kā pionierus. Mieru. Sveiks. Sveiks. Kā iet? Labi. Iesaldījies, esi pamatīgi? Esmu gatavs iesaldies. Jā, lūk, pieķert sportotāju raidījumu skatītāji. Nāc droši tuvāk. Šis cilvēks ir izmēģinājis laimi kādā cita sporta veidā, tikai pēc tam nokļuvis cīņas sporta veidā. Varbūt par to sākumu varbūt pastāst. Konkrēti no 7 gadu vecuma līdz pat šodienai spēlēju un trenējos hokejā. Esmu pārstāvējis U18, Latvijas hokeja izlases U20. Un šobrīd spēlēju Latvijas hokeja virslīgā, hokeja klubā Rīga. Jā. Un cīņas sporta veids, kāpēc? Tā pēkšņi pārēj? Jo hokejā esmu spēku uzbrucējs. Sanāk iesaistīties visādos asumos. Tā saucamā policista funkcija sanāk pildīt. Jā, arī nomest cimds niecekos, ja ir iespēja. Un tāpēc mans esošais komandas biedrs Denijs Romanovskis piedāvāja iespēju izmēģināt spēkus ringā. Un tā arī nonāca. Tas cīņas sports tā kā papildina tavas hokeista dotības, jeb ir otrādāk. Tas hokejs tev ir devis kaut kādu iespēju tajā cīņas sportā izpausties. Gan apusē sanāk pilnveidot gan sev hokejā, vairāk, gan arī cīņas sportā, MMA. Jā, šis raidījums ir tomēr vairāk par cīņas sporta veidiem un konkrēti par to pastāst. Es aizvadījis arī jau pāris sacensības. Kāda veicās? Esmu aizvadījis 2 cīņas, vienu pusprofesionālo, vienu profesionālo. Abas cīņas pirmajā raundā uzvaras. Garākā cīņa 44 sekundes ilga. Diezgan ātri, vai ne? Jā. Latvieši ir atstājuši to nospiedumu cīņas sporta vēsturē un vēl arī atstās. Pa laikam jau mums izšaujās bija tāds arī Edmunda audzēknis, savulaik Romalds Garkuls, kurš uzvarēja, arī pirmo zaudējumu sagādāja. Šā brīža viena no superzvaigznēm pasaules smagajā svarā Stefāna Štrūve. Sapcīt Edmundu, jā, es jau teicu, Edmunda ķirša audzēknis, bijušais jau vairs nestartēja, un man liekas, 2008. gada. Ik pa laikam, protams, mēs piesakam sev skaļi, tikai saka, nav tās stabilitātes. Ja mums būtu tāda infrastruktūra un valsts atbalsts un cilvēku sapratni, ja mums ir stereotipi šobrīd. Tieši tā, jā. Cīņas sports, slikts, huligāni,
un neizglītot cilvēku. Protams, paskatāmies, cik soņiem, gan visiem ir augstākās izglītības, vai viņi mācās. No pieaugušiem skatoties. Nerunāšu par citiem sporta veidiem. Es nezinu, tas paši mūsu populārākie sporta veidi, komandas sporta veidi. Es domāju, ka tik daudz ar augstākajiem izglītībiem neatradīsiet, cik jūs cīņas sportā atradīsiet. Bet jā, protams, tas ir agresīvs sporta veids un līdz ar to, protams, viņi tur situ, bet viņi nekaujās, viņi cīnās. Tur ir trenēt puikas, aizsarga ekipējumi, ierobežots laiks, noteikumi un tiesnesis, kurš kontrolē, ievērāt noteikumus un nepieļauj to, ka būtu smaga trauma. Jā, labāk jau to sapratīs cilvēks, kurš ir kaut nedaudz ielūkojies tajā visā vidē, un mēs jau arī tā ar šī kā saka, epizodes palīdzību tā gribam parādīt to, ka cīņas sports tas nav tikai kulaku vicināšana un sejas dozīšana. Cīņas sportā ir arī tāda lieta, jautājums, ko tu gribi cīņas sportā sasniegt. Tu gribi atnākt šeit, uzlabot savus auguma aprises bez problēmām. Tev obligāti nav jāsit treniņos, nenozīmē, ka tev sit. Līdz sišanai vēl jānonāk, līdz ekipējiem pat jānonāk. Lielākā daļa atnāk, viņš domā, ka viņam ekipējums ir jāsaukt. Tev neviens treneris nelaidīs uzreiz tur spāringos stāvēt. Es negrib uzņemties atbildību. Ne jau, ja tu atbildību, tev jāsagatavojas. Tu šeit satraumēties, tev kaut kāda loģika ir jābūt, tev ir jāiemāc bāzes, jebkurā lietā. Mašīna arī, kad tiesības kārtot, tu uzreiz sēdies mašīnā brauc, tu vispirms izstāsti, kur ir pedāļi un tā tālāk. Līdz tam bāze, teorijas, attīstības noteikumus, un tieši tas pats arī šeit. Tev vispirms izstāsti, noteikti tas pedagoga darbs, izstāsti, izrunājās, parāda, sagatavo fiziski. Skriešana, slēgšanas, tu pats visu šodien izprovēji, tas viss ir jāizdara, un tas nav katru treniņu. Kamēr tu tiec līdz taisa sišanai, ko tu jau, principā, pāris minūtēs tik uzreiz, tas reālā dzīvē tā nenotiek. Un līdz tam ir jānonāk, lai nesatraumētos, lai nebūtu traumas un tā tālāk. Tas ir, tomēr, mums ir veselība svarīgāka. Nav vajadzīga, ka tu atnāc uz pirmo treniņu un uzreiz to viņš arī beidzas tikpat ātri, cik sācies. Un arī 10. treniņā un tālāk. Treneris pieņem lēmumu. Viss ir individuāli. Cits ātrāk sāka stāvēt pāros, cits vēlāk, cits ātrāk sāka ķepām. Skatās individuāli, jo nevar. Visiem ir vienāda fiziskā sagatavotība. Un ne visiem ir izpratne par to. Jo cits, piemēram, viņš grib iemācīties uz ielas kauties. Viņam tev ilgi viņš nepaliks. Treneris ieraudzīs, ka, es nezinu, vai visos zālēs, bet cik es zinu, lielākoties treneru kauši nav vajadzīgi. Jo tas arī rada to reputāciju slikto. Un viens uzrodās un uztais nepatikšanas un domā pa visiem. Principā tie, kas nāk uz zāli, nodarbojas vienalga, kur sporta veidu, viņam vai tev ir ne viņam īsta laiks, ne viņam arī spēka vairs kaut ko darīt. Protams, ir, kam ir vairāk enerģijas, tas var vienmēr izdarīt kaut ko, bet viņš ilgi mūsdienās par zāli neviens netur tāds. Jo, es saku, jau ir tāds modes trends, jau, kad cilvēki nāk trenēties. Tas ir crossfits, svartcelšana, cīņas sports. Tas jau ir tāds trends. Tagad ir stilīgi dzīvot veselīgi. Tieši tāpēc arī šeit nāk un darbojās. Un, ja tu esi huligāns, tu man te neesi vajadzīgs, ej prom. Jo visi, kas ir iesaistījušies sporta veidā, jebkurā viņš grib, lai tas sporta veids aug, viņš grib, lai par viņu runā ar pozitīvu zīmi. Un treneris neviens nav interesēts, lai viens kaut kāds huligāns sačakarē visu to, ko viņi ir gadiem darījuši, cēluši augšā. Tas ir, tāpēc, ja kāds baidās atnākt uz treniņiem, ak, Dievs, man tur sasitīs, tur būs tāda un šitāda. Cits kaut kādu nacionālo vai reliģisko iemeslu dēļ kaut ko, nav. Es nevienu zāli, nevienā pilsētā nezinu, kurā nerunāt vairākās valodās, kur būtu kaut kāds spiediens, kaut kāds psiholoģisks. Viss vienmēr ir pozitīvi. Tāpēc zāli nenāk risināt kaut kādas problēmas vai politiskos uzskatus. Sporta kā politika, kas nav. Te ir sports, te nav nacionalitātes, te nav reliģiskās piederības. Te ir visi vienādi. Te ir visi zālē, visi ir vienādi, visi ir draudzīgi. Tas ir pilnīgi, tas ir izdomāts, manuprāt. Mēs arī ceram, ka būs tavi mantinieki, būs to sportistu, lai arī pēc gadiem dažiem, bet tomēr, lai arī tā nākotne, lai tās perspektīvas paliek un arī izaugsme aug. Paldies tev par veltīto laiku. Paldies. Lai izdodas un lai arī šis sporta veids attīstās Latvijā.